Uzmanību! Runā zvaigzne! Sveiciens visiem skatītājiem! Šodien spēlējām pret Mamutiem un 1-2 piekāpāmies, bet ceturtdien būs atbildes spēle. Un attiecīgi izrādās, ka pie šī pagodinājuma var tikt arī neuzvalkot slides, kā redzat kājās. Un tā kā paldies komandai par novērtējumu. Tiešām tas man ir īpaši. Paldies. Un tagad spēles labākie momenti. Cīņa viduszonā, Patiks jau steidz aiz saviem vārtiem, iegūst ripu. Tāla piespēle, Miglānam precīza. Miglāns met un Serebrekovs spēlē precīzi. Mamuti dodās savā uzbrukumā, 3-2 var sanākt. Labā ātrumā šeit apslido vārtus. Tas bija Sīlis un šeit ļoti bīstam. Trāpīja pa kāju tur Mamutu spēlētājiem. Rikušets vārtu priekšā, bet Gustavs Švinka ripu fiksē. Jau Buls, tad Pēteri un šeit skāja labi uzvar iemetienu Mamuti un izdara uzreiz mētienu pa vārtiem. Cīņā jāiesaistās Gustavam Švinkam. Un šeit Juris Alvaru apat kā ar ripu, piespēlēt dziļumam. Dziļums atstāja Pēterim Rāznam un izgājiens vienatnē. Serebrekovs ar plecu atvair šo metienu. Un šeit jau Reinis Valošins atkal steidz zonā, piespēl Patrikam Švinkam un metiens ar nērto. Serebrekovs ripu atvaira un raida laukums stūrī. Patriks sagaida partneru nomaiņu, uzņem ātrumu vienatnē, bīstam spēlē, bet precīzi. Ieslēdz skājas un noteikti izdarīs arī mētienu. Bet nē, tā ir piespēle Sudrabam. Sudrabs netrāpa ripu, bet saviem vārtiem nespējas pieturēt ripu, jāsteidz atpakaļ vārtos. Un bīstams metiens. Savu iespēju neizmanto Pilsētnieks. Šeit labi pielikt ripu vēlreiz Pilsētniekam. Ripas nav vārtos. Piespēle neprecīzi. Viduszonā Mamuti ir pārāki un šeit ļoti labs izgājiens un metiens vārtu stāps. Valters izdarīja šo bīstamo metienu. Vārtu stāps glāja Patriots mainiekus. Un vēl viens metiens tur vārtu priekšā. Gustavs Švinka ripu fiksē. Atruma piespēle uz partneri. Ripa neaiziet līdz viņam. Aivis Lemešs. Jau trietā pret diviem uzbrukumā dodas mainieki un krīt. Spēlētājs Aivis Lemešs izdara metienu. Un Mencenām metiens pāri vārtiem. Labi piespēle. Skaisti apspēlē tur. Sīlis piemetiens vārtī. Vārtī! Mamuti izvirzās vadībā, kad līdz pirmā perioda beigām atlikuši spēlēt 14 sekundes. Vārtu autors Kaspars Sīlis. Šajā sezonā nospēlējis vien 3 spēles. Nu jau tie ir 4. vārti un 3 rezultīvas piespēles. Ļoti laba statistika. Pierāda to, ka ir viens no komandas līderiem. Arī rezultīvāko spēlētājs sarakstā. Šeit Kārpovs jau centās ierādīt ripu dziļāk, bet neizdodas. Un šeit Zariņam, bet dziļumam ir iespēja. Piespēle Lopatko. Lopatko raida ripu vārtu tuvajā stūrī, bet diemžēl mazliet garām. Nekas. Un atkal ļoti perfekti spēlē Mamuti šodien. Vārti no zilās līnijas. Mānīgs metiens, tur jau Jānis Valters. Iespējams ripa kādu arī skāra pa ceļam. Vai Gustavs vienkārši neredzēja šo metienu, bet ļoti labi uzmeta. Neko daudz nesarežģīja. Un Mamuti jau vadībā 2-0. Vienatnē laužās cauri 2 Mamutu spēlētājiem un arī jau iegājis ir
Mamutu aizsardzības zonā un izdara metienu. Metiens garām vārtiem. Gūsevs ļoti labi nospēlē. Piespēle jau tālāk Sīlim. Sīls jau viens vārds šodien ir guvis. Izdara vēl vienu bīstamu metienu. Tālāk Ripa nonāk līdz Lemežam, kur Lemešs atrod pie zilās līnijas esošo Mēncenu. Mēncens spēlē tuvāk vārtu priekšai un šeit bīstami Oskars Pavlovs jau piespēlē Folkmanim, bet Ripa neatrod ceļu vārtos. Un jau Mamutis šeit tā pilsētnieks eleganti apspēlē metiens pāri vārtiem. Tāds Mamutis šeit divatā, trietā pret vienu un metiens būs. Laba piespēle uz tālo vārtu stabu, bet Gustavs Švinka ar nūju spēlē lieliski. Trioti maina Gustavu Švinku pret 6. laukuma spēlētāju. Laukumā Pēters Rāzna, Juris Lapatko, Dziļums, Folkmanis, Lasmanis un Zariņš. Dziļums iegūst Ripu aiz vārtiem, tur viss spēle vārtu priekšā. Lasmanis apgriežās, metiens garām vārtiem. Šeit labi, Dziļums! 1-2! Minūte 13 vēl Patriotiem, laiks atspēlēties. Vārti! Ritvars Dziļums no aizvārts iegūst Ripu un raida Ripu tuvajā vārtu stūrī. Divatā pret 2 nu jau Osis izdara mētienu, Gustavs Švinka atvēra Ripu, tur pirmais pie tās Ševcovs. Un šeit jau Patrioti nevar doties zonā. Labi, Patriks Švinka pārtver šo Ripu un laužās. Izdara mētienu bīstami, bet garām vārtiem. Oskars Pavlovs ar Ripu, piespēlē Ševcovam, Ševcovs uz zilās līnijas, Ripu notur. Šeit jau tukši vārti, metiens un pārmetienam nav. Un dāmas un kungi rezultāts uz tablo 1-2. Sagaidīsim komandu labākos spēlētājus. Šeit Patriotu komandā numur 95 bija vienīgo vārtu autors Ritvars Dziļums un Mamutu komandā, protams, vārtsargs Serebrjakovs. Andrejs Serebrjakovs šodien spēlēja ļoti lieliski.